Man liekas, jā, ka tās meitenes, kas pieregistrējušās, ir kā konsultanti, viņas jau redz, ka es strādāju ļoti smagi. Un nav tā, ka es, piemēram, skatos kā viņas paši. Mans privātais apgrozījums, mans privātais darbs jau parāda meitenēm. Ak, Dievs vienkārši. Vismaz tu būtu tur, kur Edela ielicis savu oriģinālo bildi, nu, kudaš. Nu, посмотри. 2 followeri. Nu, bļaļ. Jā, до свидания. Nu, kas tas tāds ir? Tas ir briesmīgi. Nu, kas tas tāds ir? Jau lien virsū manam Rolandiņam. Šausmas. Vai svītiņi? Rain, nu, ko tu smejies? Nu, tas bija kaut kas Rolandam līdīs virsū kaut kā tur, kur Edela. Jau adresīti dod gaidu tev, tulīt. Rolands nebrauks pie Dillas, viņš brauks pie tur, kur Edelas. Ārprāts. Jā. Nu, čo tako je? Kur ir Facebookā cilvēki? Nav neviens laivā man. Čau, svītiņi. Neviens. 0. Nevien komentāru. Nu, labrīt, Līga. Dilla izgāzās, Līguts. Tu atsūtīji man koferīt apkaļ, tu man atsūtīji, ja? Paldies. Vismaz Līgus ir manā laivā. Paldies, Līgiņ. Vienīgā, kas man mīl. Facebookā. Visusticīgākā. Trīna arī. Labrīt. Re, kaut kas jau man mīl. Tā jau nav, ka nav mīlestība. Mans šitās te čabatiņas. Uķum, re, ir gan. Karoča Līga, vienalga, kur tu sēdi. Klausies, kā es izgāzos. Tu man atsūtīji koferi. Es pakoju vaļā taisu. Un es domāju, ka tā ir Ines. Izrādās viņa figā. Ines man privāti raksta. Man ļoti patīk, ka tu man vienkārši velti video. Bet īstenībā tas nebija tā, nebija es, kas sūtīja to koferīt atpakaļ. Es saku, blin, tā bija Līga. Un atkal izgāzās. Un atkal. What? Meistars, sveiki. Meistar, tu smaržiņas negrib no Dillītes pasūtīt. Bet tev jāsamaksā pa viņām būs. No? Un palikt tu atkal bez slavas man. Tas ir ārprāts. Tur neviena nav. Man šķības seja te Facebookā. Vaigi nošnukuši. Man vajag šiten iegriezt un atstiept aiz ausīm to ādu. Šiten vajag iegriezt un ritīgi pavilkt to ādu šitā. Un šiten man iegriezt gar uzacīm un piepacelt šitā plakstiņas man nadā. Jā, lai man tā gaļa nekrīt uz manām acīm, man savādāk bēdīgas acis ir. Ļoti bēdīgs. Vai misteris Dāvis ienāca? Tu man Facebookā nepatīc. Labrīt, Dāvīt. Nē, man sieva Duglasā. Ak, Dievs, meistar, viņa pizdzīja Duglasā priekš tevīm smaržas. Tu nu gan tagad tikai noliksi savu sievu. Duglasā nav smaržas, tur ir tolats ūdeņi un smaržu ūdeņi. Latvijā nav smaržas. Testeru zog, tas ir dirsā. Tas ir dirsā. Nopietni. Es eju uz Duglas strādāt. Tur var zakt testerus. Ko te viņi dara viņiem? Meistar, beidz. Es jau sapratu. Meistar, pamēģina šitie ir ekstrakti. Jei, bogu, tur ir 2 sastāvdaļas iekšā, tur nav spirta iekšā, tur nav nekāda, piemēram, pat ūdenīša, tur nav. Meistar, paldies tev. Tur ir smaržu esences 30%, to smaržiņu turēsies 8 līdz 10 stundas uz ķermeni, un denaturēts spirts, man jāiemācās to vārdu izrunāt, denaturēts spirts, kas ir iegūts no dabas, kas ir ļoti saudzīgs tavai miesai, kā jālējai, ja?
Šīs smaržas nav ieteicams pūst uz drēbēm, atstājā taukainu pleķi, jo tas ir ļoti augsts procents, 30% iekšā. Es tavā vietā, pasaku man savus mīļākās smaržas, to pateikšu, pat cik viņas ir, un tur vajag tikai psk, 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 i vsjo. Un meistars iet uz darbu svilpodams. Ja? Jei bogu. Kā tu domā, meistar? Riskēs pasūtīt pakluso, lai sieva nezinu. Tev 100 punktu piķis ir uz konta. Es jūtu. Un tie 25 eiro tev būs taču priekš manī. Jā, ir. Meistar? Skaidrs. Es nezinu, vai denaturēto spirtu drīkst iekšā. Ja viņš ir dabas spirts, varbūt, ka viņi marhujā arī iekšā, ne? Inga, kāpēc tu vairāk no dilles neko nesūti? Kas to vainas ir? Tu vai meistar, paņem vienas, pasaka, kādas tev patīk smaržas, tev pateikšu, mums ir tādas vai nav. Un tu varēsi teikt savai sievai, ej prom no tā Douglas. Jā, tā ir taisnība, testeri labāk pa smaržām. Vai meistariņ, tu taču nē, tu netērē naudu koinos, tu pasūti smaržu no manīm. Nevis te, tu zini, cik tu tagad iztērēji naudu? Veselu smaržas pudeli. Veselu smaržu pudeli. Tie domājies, tu varēji jau nopirkt to smaržu. Kaut kad jau Nē, Inga, tā neiet krastā. Ir jāpasūt tagad, un tu līdz 145 smaržu, piemēram. Es zinu, ka tu gribi viņu. 18 jevriki tev nav, ja, Inga? Nopietni.